Kas ir kopīgs slavenai muzikas grupai un akcijai, kura iet biržā? Abos gadījumos pirms galvenā šova ir iesildīšanās. Auditorija tiek uzkurināta, ieinteresēta, sasildīta. Īsi pirms koncerta vēl biļešu cenas divkāršojas, trīskāršojas. Šonedēļ uz lielās skatuves biržā startē SpaceX. Cena jau ir nosaukta $135 par vienu akciju. Datums ielikts 12. jūnijas. Jā, šodien mums ir 9. jūnijas. Un mēs runājam par lielāko IPO startu biržas vēsturē. Lielāku pat par Saudi Aramco, lielāku par Alibabu, lielāku par jebko, kas līdz šim ir startējis biržā. Bet pirms tu meties pirkt SpaceX akcijas, noklausies šo video līdz beigām. Jo es tev parādīšu 3 lietas, ko vairums visdrīzāk pamanīs par vēlu, tad, kad nauda jau būs nodedzināta. Man personīgi šis IPO nav interesants, pat ja viņš maksātu šobrīd $1. Kas īsti nosaka akcijas cenu? Sāksim ar šo pamatjautājumu, ko iesācēji bieži saprot mazliet sagrozīti. Sākumā cilvēki domā, ka uzņēmuma peļņa nosaka akcijas cenu, bet tieši pēdējos gados mēs redzam to, ka jā, ir bāzes cena, bet ir stāsti, ir haipi, kas cenu ritumu vai kāpumu ietekmē vairāk nekā finansu dati. Un tagad iedomājies, ir 2 maizes ceptuves. Viena cep superīgu maizi, veselīgu, ar ieraugu, ar kvalitatīvām sastāvdaļām un vienkārši pārdod saviem klientiem. Un otra ceptuve taisa masu produktu, bet uztaisa stāstu un reklamē visur, un maksā par reklāmu, un televīzijā to rāda. Un kā tu domā, kura uzņēmuma cena augs ātrāk, jebkuras maizes cena augs ātrāk? Tā, par kuru vairāk stāsta. Un tas ir tieši šis gadījums ar SpaceX. Visi zina Masku, bet kurš zina, ar ko tieši nodarbojās SpaceX? Ja es kādam uz ielas pavaicātu, vai tu zini Elonu Musku un viņa projektus, noteikti teiktu jā. Ja es uzdot jautājumu, ar ko nodarbojās SpaceX, tad visdrīzāk klusums būtu kā bibliotekā. Tātad paskatāmies, ar ko nodarbojās SpaceX. Raķešu izstrādi, jaunu raķešu projektēšanu un būvi. Raķešu palaišana. Tās, kuras tu televīzijā redzi ar liesmu dzinējā un dažkārt arī video, kā viņi iegāžās atpakaļ Norvēģijas fjordos. Bet labi, tas ir cits stāsts. Satelītiem. SpaceX ir zināms ar satelītiem. Pazīstamākais ir Starlink internets, kas raida no kosmosa. Un tas patiešām ir ļoti interesanti. Kosmosa misijām, lidojumi uz orbītu un tālāk. Mans prāts tur drīzāk ir skeptisks, bet lai paliek. Dragonu kapsulu ražošana, tur mans prāts arī ir diezgan skeptisks, bet tā ir mana problēma. Un orbitālo loģistiku. Vienkāršiem vārdiem pasta dienests kosmosā. Tātad šis stāsts nav tukšs, aiz tā stāv reāls tehnoloģiju uzņēmums, un tam ir pamats. To ir svarīgi pateikt godīgi. Bet labs uzņēmums un laba akcija par konkrēto cenu nav viens un tas pats. Tas, ko mēs tagad redzam, ir iesildīšanās. Atceries iesildīšanās stāstu pirms koncerta. Tieši tas notiek
Tagad katru nedēļu skaļāk un skaļāk, vairāk un vairāk tiek izplatīts šis stāsts. Tas ir tos nāks spēcīgs. Un sajūta tāda, ka ja tu šajā vilcienā neiekāpsi, tad tev vispār biržā vairs nav ko darīt. Stāsts ir radīts tāpēc, lai tu tā justos. Un vēl ir 3 dienas, lai publiku uzkurinātu. Bet fonā ir vairākas interesantas detaļas. Paskatāmies uz tām. Interesants fakts, kāpēc tāda steiga. Sākotnēji par SpaceX iziešanu biržā runāja kaut kur vasaras vidū. Un tad datumi tika samazināti un samazināti uz ātrāku laika posmu. Un tā saucamais iesildīšanās posms sākās principā 4. jūnijā. Agrāk nekā plānoja. Kāds ir iemesls? Pārbaude pagāja ātrāk it kā nekā gaidīts. Tikeris būs SPCX. Galīgā cena tiks fiksēta 11. jūnijā un tirniecība sākas 12. jūnijā piekdienā, aiz kuras seko nedēļas nogale, kad masām birža ir cieta. Jautājums, kas mums tagad ir jāuzdod, kāpēc tāda steiga? Šī ir mana versija un manas pārdomas, un tas nav fakts, kas iekalts akmenī, bet varbūt ir vērts ieklausīties. Vasarā lielie spēlētāji, lielie investori, institūcijas dodās atvaļinājumā, un tāpēc daļa kapitāla tiek atvilkta no tirgus. Tirgus kļūst kūtrāks. Tātad, ja mēs kā mazie investori gribam nopelnīt, mums tas jāpaspēj izdarīt, kamēr lielie aiziet uz pludmali. Ja lielie tagad iet atvaļinājumā, kāpēc tāda steiga? Nejaušība finansēs reti, kad mums ir nejaušības. Un tagad cipari, kas liek atkārties žoklim. Cena ir nosaukta $135 par vienu akciju. Pārdot tas tiks 556 miljonu akcijas. Tas nozīmē 1,75 triljonu dolāru apmērā. Mērķis ir savākt 75 miljārdus. Šeit ir jāpiemina fakts, ko varbūt daudzi nezin, ka biržā ieiešanas brīdis ir tas brīdis, kad uzņēmums patiešām saņem naudu. Viss pārējais pēc tam ir spekulācija, pirkšana un pārdošana. Bet šis ir brīdis, kad uzņēmums dabūn naudu. Tātad SpaceX šī brīža plāns ir ievākt lielāku kapitālu nekā to izdarīja naftas gigants Saudi Aramco vai Ķīnas Alibaba. Lielākais IPE šī izplatījuma cilvēces biržas vēsturē. Bet kam šis uzņēmums īsti pieder? Tātad lielākā daļa un balsti tiesības patiešām Elonam Muskam pašam, un lielākie investori ir Fidelity un Google. Un tagad uzmanies. Aptuveni 30% tiek iedoti publikai. Liki 30%, protams, neko nesaka, bet parasti šāda apjoma darījumiem, uzņēmumiem publikai tiek pasviesti 10%. Kāpēc 30%? Kāpēc īsi pirms došanās atvaļinājumā situācijā, kad uzrāviens ir tehnoloģijām, bet ekonomika stagnē? 30% tas ir 3 reizes vairāk nekā parasti šāda mēroga gigantiem. Padomā loģiski, kāpēc tieši šobrīd tev kāds gribētu iedot šādu lielu gabalu. Un tagad svarīgākā daļa, ko es sākumā teicu, ka bija vērts palikt līdz beigām. IPO klasiskā schēma izskatās šādi. Pirmajā dienā vai dienās cena uzšaujas augšā, viss ir sajūsmā, un tad cena lēnām vai pat ātri gāžās lejā. Un tad ir jautājums, vai tā atkopjas.
Šeit viens piemērs ar Coinbase. Piemēram, 2021. gadā pirmajā dienā akcija atvērās ap $380, uzlēca līdz 429, visiem eiforija, un tad kritiens. Un tās pašas dienas beigās jau ap 328, un gadu vēlāk jau tirgojās pa $100. Un tad atkal pakāpeniski parādījās uzrāviens. Tas nozīmē, ka šeit arī bija haips stāsts, un cilvēki sapirkās šī haipa pīķi, jā, kripto, bitkoins, tagad biržas reģistrētā, tagad visi leksim iekšā. Un tad pēc tam tu vienkārši gadiem skaties, kā tava nauda kūst. Un ne tikai kūst, jā, teorētiski pie labu uzņēmumu mēs varam sagaidīt atkal kāpumu, un visdrīzāk, ka tas notiks arī tā ar SpaceX, bet šajā laikā, kamēr tu gaidi, nauda nestrādā, vēl vairāk tu naudu zaudē, jo inflācija ar naftas cenām, ar ģeopolitisko situāciju šobrīd, man liekas, ir tik ātra, ka to varētu ar čeku izmērīt, iepērkoties vienu mēnesi un otru mēnesi to pašu, un tu jau redzētu, ka būtu 5–10% cenas paaugstinājums. Tātad šī ir schēma biržā ieejošiem uzņēmumiem. Vispirms uz augšu, pēc tam uz leju, pēc tam atkal uz augšu. Pēc ilgāka laika posma, ja vispār. Un kas šeit notiekās? Teorētiski uzņēmums var pelnīt pat 3 reizes. Ieejot tirgu, pēc tam uztaisot lielu šortu, pārdodot akcijas, izraisot kritumu, un pēc tam pie short squeeze atkal ejot long. Un kāda sakritība. Un parasti uzņēmumus, un tas arī bija līdz pagājušajai nedēļai vēl pie SpaceX, bija tā, ka varēja caur atsevišķu biržu iegādāties arī pirms biržā iešanas, vajadzēja kaut kādus vairākus 100 000, lai varētu šo pirkumu veikt. Bet tagad Fidelity, kāds pārsteigums, viens no lielākajiem akciju turētājiem atver durvis teorētiski katram, kuram ir pāris tūkstoši, vēl pirms biržā palaišanas. Gan kā labas ziņas, beidzot man arī ir vieta pie galda, bet ne priekš manis. Padomā vēl vienreiz, kāpēc slēgtais klubs pēkšņi atver durvis masām? Priekš manis tā nav nejaušība. Tas ir iesildīšanās pēdējais akords, un ja tu pavērosi tagad pēdējās dienas, visdrīzāk šis stāsts tiks uzpūsts lielāks un lielāks. Kāpēc man šis nav interesanti? Pirmkārtām, tāpēc, ka es personīgi sagaidu šo te eiforiju kritumu, un tad varbūt parādās interesants iekāpšanas signāls, jo es pati nešortoju, un tāpēc priekš manis SpaceX šobrīd nav interesants. Es pavērošu, kas notiekās, varbūt uztaisīšu arī kādu video, bet es pati nepirkšu akcijas šobrīd. Ne tāpēc, ka SpaceX būtu slikts uzņēmums, un es tev gribu šodien iedot līdzi vienu garlaicīgu lietu. Stabils portfelis netiek būvēts no stāstiem un haipiem. Tas tiek būvēts no garlaicīgām stratēģijām. Stāsts ir aizraujošs, eiforisks, stratēģija ir garlaicīga un ir vajadzīgs fokus un arī investīcijas, lai apgūtu noteiktas stratēģijas, un arī laiks. Ja tieši stratēģijas ir tas, kas investoriem ļauj naktīs gulēt mierīgi. Un pēc tam gadu desmitos veido īstu labklājību un finansiālo neatkarību. Un ja tu skaties šo video un tu sajūti, es gribu zināt vairāk,
Jo patiesībā finansiālā neatkarība sākas no pareizās kompānijas. Tad es tev piedāvāju vietu, kur augt kopā domu biedru lokā. Šeit ir mazs izņēmums, ka klubs ir domāts tikai sievietēm, kuras grib iemācīties dzīvot vieglu dzīvi, nevis kaut kādā ezotēriskā migliņā. Es domāšu labas domas, un man tagad plūdīs nauda priekš manis, bet reāli taisīt naudu. Tāda es tev aicinu uz finansiālās neatkarības klubu, kur mēs mācāmies stratēģijas. Stratēģijas mēs mācāmies demo kontā, brīnišķīgā kompānijā. Taisam šeit tad izbraucienus. Tagad augustā brauksim uz Frankfurtas biržu un uz spā viesnīcām. Sievišķīgi, gudri, pārdomāti un bez eiforijas. Saiti uz klubu atradīsi aprakstā, un es vienkārši saku, tiekamies Labklājības plusē, bet pārējiem kanāla sekotājiem es saku, saglabājiet veselo saprātu, jo SpaceX piekdiena, pa starpu vēl ir sestdiena, svētdiena. Mana prognoze ir, ka it kā pēkšņi parādīsies kāds ziņojums, zinās visu cenu. Un attiecīgie investori uztaisīs trīskārtīgu peļņu ar tavu naudu. Tāpēc domājam līdzi, kādas ir tavas domas, un es tev novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā, pat šajos izaicinošajos laikos.